Ja tu jūti, ka tava dzīve nemainās, lai gan tu ļoti centies, iespējams, šī epizode ir tieši tas, kas tev nepieciešams. Varbūt tu atpazīsti sevi, ka tu esi vairākas reizes jau sev apsolījis, zvērējis, ka nē, no rītdienas būs citādi. Es vairs to nepieļaušu. Es vairs tā negribu dzīvot. Tagad būs citādi. Bet paiet kāds laiks, un tu atkal esi tajā pašā vietā, tajā pašā iesprūdumā, tajā ar tām pašām sajūtām. Un problēma visticamāk nav ārējos apstākļos, tāpēc, ka tev tas nebūtu iespējams, vai tavs vecums, vai tava izglītība. Patiesais iemesls patiesībā bieži ir daudz dziļāks. Paliec līdz beigām, jo iespējams tu šodien sevi sapratīsi tā pa īstam. Un es priecāšos gan par tavu īkšķīti, kā arī, ja tu nesi šī kanāla abonements, noteikti abonē, jo šajā kanālā es stāstu par to, kā izveidot dzīvi, kurā tu jūties labi. Es esmu Baiba Auziņa, pavadone cilvēku somatiskā transformācijas ceļā, un es strādāju ar cilvēkiem, tiem, kuri vēlas atgriezties pie sevis caur ķermeni, sajust vairāk viegluma, sajust mierīgumu ikdienā, atjaunojot drošu, stabilu iekšējo sajūtu. Atpakaļ pie epizodes. Ja? Ir cilvēki, ar kuriem es esmu strādājis, viņi atnāk pie manis, kur viņi jau ir nonākuši tajā punktā, ja, kur viņi runā par to, ko viņi vēlas. Viņi jau saprot, ko vēlas, jo ir cilvēki, kas vēl nesaprot. Un tas ir tāda ļoti laba lieta, ja, kad mēs saprotam, ka es gribu citādāk, ja, es gribu vairāk miera, es gribu justies labi, ja, gribu aiziet no visa tā, kas paņem manu enerģiju. Un viņi to patiešām nopietni domā. Ja? Viņi jau ir lasījuši grāmatas, viņi meklē atbildes, viņi arī pieņem kaut kādus lēmumus. Viņi mēģina sākt no kāda datuma, mēģina vēlreiz, bet nonāk atpakaļ pie šajiem pašiem. Nonāk tajā pašā vietā, kur bija pirms kāda laika. Ja? Un ir tā iekšējā sajūta, kas paliek, ir pat izmisums un to, ka tā dzīve ir smaga. Tāpēc šodien es gribu iet dziļāk, pastāstīt par šīm pārmaiņām, kas nav tikai un vienīgi tāds prāta lēmums, tas ir kopā gan nervu sistēma, gan ķermeņa, gan identitātes, gan šīs zemapziņas pāreja. Tāpēc ar gribēšanu kaut ko mainīt vien nepietiek. Ja, mūsdienu neirozinātne jau parāda to, ka liela daļa mūsu ikdienas reakcija notiek automātiski. Un tā ir tā zemapziņa. Ja? 95, 97% mēs operējam automātiski. Smadzenes dara visu iespējamo, lai taupītu enerģiju. Jo, ja tu vēlies mainīties, tas prasīs enerģiju, tev vajadzēs ieviest jaunus ieradumus, tev vajadzēs darīt kaut ko citādi, kas nav noglabāts līdz šim tavā ķermenī. Ja? Tāpēc smadzenes visu laiku taupīs šo enerģiju, un enerģija viņu var taupīt tad, kad ir šie automātiskie ieradumi. Mēs runājam tā, kā mēs esam ieraduši runāt, mēs veicam viens un tās pašas izvēles, ja? Un tās izmanto vienkārši šos stipros, ja, iepriekš izveidotos neirona ceļus, kas paliek stingrāki un stingrāki, lai ātrāk pielemtu lēmumu, kā tad es atbildēšu, ja, pat ja es gribētu būt mierīgāka, bet manos neirona ceļos nav šī miera, tas visticamāk atkal aizies uz to stresu, ja, vai arī es gribētu veikt veselīgākas izvēles, manos neirona ceļos nav tā veselīgā izvēle, nav fiziskās aktivitātes, es aiziešu uz to, kas manos neirona ceļos ir, lai vienkārši ātrāk šis process notiktu. Ja? Tāpēc, ja tu gadiem esi dzīvojis šajā izdzīvošanas, pārslogošanas, pielāgošanas režīmā, varbūt tur ir trauksmains režīms, šis stāvoklis visticamāk ir kļuvis par tavu normālo, uz kuru tev katru dienu velk.
Ja? Tas nozīmē, ka katru dienu tu būtībā piecelies pagātnē, vakardienā. Ja? Un tāpēc ir svarīgi, tāpēc ir tas teiciens, kad pārmaiņas sākās šodien, šajā mirklī, jo rītdiena. Ja, perfektā mirkļa nav, perfektā diena nav. Tava rītdiena veidojas no tā, ko tu dari šodien, kā tu pārvari sevi tajā, ko tu gribi pārvarēt, ja, kur tev ir jāpieliek enerģija. Un tu zini to, ka smadzenes dara visu, lai to enerģiju tev neiedot, lai ieiet tajos vecajos ieradumos. Tāpēc šeit nāk tā apzinātība. Ja? Kaut vai tu apzināti gribi mieru, ja? Bet smadzeņu šī limbiskā sistēma, īpaši amigdala, viņa nepārtraukti skenē vidi, ja viņa skenē vidi pēc drošības vai apdraudējuma signāliem. Un, ja tu agrāk esi dzīvojis, ja iespējams kritika tev ir bijusi, tev ir bijis noraidījums, atgrūšana, nepieņemšana, hroniska slodze, ja? Tava nervu sistēma vienkārši var iemācīties to, viņa var nolemt to, ka jebkas jauns, tas ir bīstams. Ja? Tur nav droši, ja? Ka tas nezināmais nav drošs. Atpūsties, tas arī nav droši. Ja mēs tik daudz gribam atpūsties, es arī esmu bijis tur, kur es atceros vēl kā tagad, pirmo reizi, kad es vispār sapratu, kas ir coach, un es aizgāju, un es arī gribēju šo mieru. Nē, patiesībā es gribēju laiku sev. Un man bija viņš jāatrod, super foršs coach, un man viņš bija jāatrod. Un tad, kad man vajadzēja viņu dabūt savā ikdienā, un es viņu dabūju, man iekšā viss tā kā vārījās, tāpēc, ka tas nav ierastais stāvoklis, ir tā visu laiku tā dū listīte, tas jā, vilcieniņš iet, čuk, 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 jā. Šitas nav droši, ja, vai kaut ko, nu kā tu tagad es tā sēdēšu un tā kā neko nedarīšu, ja, atpūtīšos. Kaut gan es to ārkārtīgi gribu. Es esmu pārslogojis, es esmu pārstrādājusies, es to gribu, bet mana nervu sistēma, viņa nav to pazīstama. Tāpēc viņa atkal meklē nākamo, ko darīt. Varbūt tev tas arī rezonē, varbūt arī tāpat esi juties vai jutusies droši. Es labprāt dzirdēšu komentārā. Un tad tas cilvēks saka, ja, es gribu šo mieru, es gribu jaunu dzīvi, es gribu šo skaisto, vieglo, fantastisko dzīvi, bet ķermenis, viņš tā kā, nu es nezinu, kā tur dzīvot. Es nezinu, vai spēšu vispār tur izdzīvot. Man nav droši, man nav failu. Es nezinu, kā tur darīt. Tāpēc kas ir pirmais solis, ko darīt, par ko es ļoti daudz runāju, gan arī šeit, YouTube kanālā, arī savās programmās par lēmumu. Lēmums ir izšķirošs, jo, ja nav šis lēmums, ja, apņēmība, lēmums, pieņemsim, tad, kad es aizgāju no bankas un sāku realizēties, mēģināt atrast ceļu, kur es vēlos realizēties, man bija lēmums tas lēmums man bija izveidot dzīvi, kurā es jūtos labi. Es nezināju, kā, bet bija lēmums. Ja, man ir fokus, tas pirmais ceļa posms, lēmums. Jo kamēr nav lēmums, jo man jau bija alkas jau aizgājuši tik dziļas, es negribēju vairs tajā būt, un es nezināju, uz kurien es eju. Man vispār nebija, es zinu, ka es tur nevaru palikt. Es nezinu, uz ko es tieši eju, ja, bet man ir šis lēmums, ka es vēlos izveidot dzīvi, kurā es jūtos labi. Ja, un kamēr nav mums šis lēmums, mēs tā kā sēžam tajā vecajā, jo es jau kādu laiku zināju, ka tas ir tas, ko es negribu, bet es arī nevarēju saprast, ko es gribu. Es, protams, stāstīšu jau šos daudzos stāstus, kāpēc es nevarētu un ko es vispār varu, un es tajos biju iesprūdusi, līdz es nepieņēmu lēmumu. Ja? Lēmums ir, ko lēmums dara? Viņš aktivizē šo uzmanību, ja? Parādās motivācija kaut kāda. Okay, tur nav pārliecības, tur nav drošība, bet ir tāds tā kā rīcības virziens uz kaut ko. Īstenībā psiholoģijā šo sauc par commitment efektu. Ja, kad cilvēks skaidri definē, tad, kad cilvēks, respektīvi, skaidri definē savu izvēli,
pieaug lielāka iespējamība, ka šī cilvēka uzvedība sāks tai pielāgoties. Tātad, ja manas mērķis ir izveidot dzīvi, kurā es jūtos labi, es sāku meklēt tos veidus, man aiziet fokus uz to, kā tur tikt, meklēt šo ceļu. Un šis lēmums, viņš ir tas brīdis, kur tu sev pasaki, viss stop, es vairs neizvēlos grūto dzīvi. Es pārstāšu sevi samazināt ar kaut kādiem stāstiem. Es izvēlos sevi cienīt, es ticu, ka es varu nodzīvot labāku dzīvi. Es izvēlos dzīvot laimīgāk, veselīgāk, bagātāk, priecīgāk, vieglāk, mierīgāk. Vienalga, kas ir tā izvēle. Ja? Taču lēmums nav maģija. Ja, tas nav tā, es tagad izlemju, un tagad viss man puzlīte saliekās. Tas ir durvju atvēršanas brīdis. Ja, par tām durvīm tālāk ir jāiet. Kas tipiski notiek tālāk? Pēc lēmuma pieņemšanas bieži sāks iekšēja pretestība. Un tas ir normāli, un tam ir jābūt. Jo, kad tu maini ierasto dzīves modeli, smadzenēm tur ir tā kā sarkanā lampiņa, ja, tas aiziet, tas nozīmē, ka smadzenes to sāk uztvert kā enerģētiski dārgu procesu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas vecais dzīves modelis, viņš ir automatizēts. Jaunais prasa apzinātību. Ja? Ko tad es īsti gribu? Kur tad es eju? Ja? Kas tad ir tas nākamais solis? Ļoti daudz, kas šeit ir. Ja, tāpēc bieži parādās vilcināšanās, parādās pat neizskaidrojams nogurums, pat ja tu esi aizgājis no tās vides, ir nogurums, tāpēc, ka tas jaunais prasa atkal šo enerģiju. Ja, tāpēc parādās šaubas, vēlme atlikt, vēl nedaudz padomāt. Ja, un tas nevienmēr nozīmē to, ka ceļš nav pareizs. Ja? Bieži vienkārši tas nozīmē to, ka tiek pārbūvēta tava iekšējā sistēma. Un šeit ienāk neiroplastiskums, kas ir super laba lieta. Tā ir smadzeņu spēja veidot jaunus neirona savienojumus. Un tātad, ja tev bija tie stipries vai neironu savienojumus, kura atkārtojās tavs iepriekšējais dzīves modelis, tad tu vari izveidot tikpat stiprus, un tie tev lēnām izmirs, jo tu viņiem nedosi savu uzmanību, jaunošos neirona ceļus, un šie ceļi veidojās caur atkārtojumu, konsekvenci, uzmanību, atkārtot, un tava klātesamība, tavs fokus. Ja, tāpēc nav tā, ka dzīve izveidojās vienā lēmumā, tās ir šīs durvis, ja, kas tiek atvērtas, bet tālāk tavs lēmums tiek dienu no dienas, stundu no stundas, minūti no minūtes iemiesots tavā darbībā, tavā dzīvē tagad. Kur krīt iekšā daudzi cilvēki? Arī es tur biju. Ja? Man likās, ka problēma ir dzīves apstākļos. Ja? Mums katram viņi ir savādāk. Bet patiesībā tā ir identitātes problēma, kas ir radusies šajos vecajos apstākļos, iepriekšējos apstākļos. Ja? Varbūt tu gadiem esi bijis tā personība, kurš glāb citus. Ja, glāb savu ģimeni, glāb darba devēju, glābja klientus. Ja, varbūt tu esi bijis kura nes to dzīves smagumu šiem pleciem. Ja, tas, kurš tu esi bijis gadiem, tas cilvēks, kurš klusē, lai tikai būtu visiem labi, lai tik būtu miers. Ja, vai tas, kurš ir pelnījis mīlestību, ar pārmērīgu sevis izdošanu, ja, dot vēl un vēl. Vai arī tu esi bijis tā personība, kura drīkst atpūsties tikai tad, kad ir totāli izdegusi. Ja, un to uz kādu laiciņu, jo pienākumi sauc.
Ja? Ka tu mēģini dzīvot citādi, ka tu šitam visam gribi uzlikt svītras pāri, ja? Tā identitāte, viņa jūtas apdraudēta, jo tur parādās jautājumi, pag, kas tad tu esi, ja tu vairs neciet? Kas tad tu esi, ja tu vairs netaisies pierādīt savu vērtību? Kas tu tāda esi, ja tu vairs neglābsi nevienu? Un šajā identitātes pārējā es viņu redzu kā skumīgu brīdi. Tās ir sēras, kuras ir jāizsēro. Ja? Tu ne tikai ej uz jauno, bet tu atvadies no tās sevis daļas, kas tev ir bijusi tik pazīstama. Ja? Un tu viņas izveidojis. Protams, ka tu viņas izveidojis. Un bieži vien neapzināti. Pētījumi par autonomo nervu sistēmu rāda to, ka cilvēks nespēja pieņemt dziļi kvalitatīvus lēmumus, ja viņš ilgstoši ir šādā, nu, tajā simpātiskajā nervu stāvoklī, ja, šajā aktīvajā, ja, kur tā kā cīnīties vai bēgt. Ja, organisms vienmēr prioritizēs izdzīvošanu, nevis tādu kā radošumu. Tagad iesim un dzīvosim to foršo priekpilno dzīvi. Ja, tāpēc mūsu uzdevums ir dabūt sevi šajā parasimpātiskajā stāvoklī, jo tajā mēs piekļūstam plašākai uztverei, tajā mēs varam dabūt šo attīstīt empātiju, mums ir elastīgāka domāšana, iespēja kaut ko izplānot, ja nevis tā kā aiz tā, kad jāizdzīvo, bet ieviest tādu vairāk šo vieglumu, un mums parādās arī mācīšanās kapacitāte. Ja, mēs varam dabūt šo vieglumu dzīvē, un tas ir bioloģisks resurss, bet ja tu esi ilgstoši šajā izdzīvošanas stāvoklī, tu vienkārši saproti to, ka tas nav viss. Tā nesi vai tas nesi viss tu. Tu vienkārši pilnībā neizmanto pilno potenciālu, kas notiek, kam tu vari piekļūt tajā brīdī, kad tu apstājies un sāc uzdot šos jautājumus un sāc saprast, uz kur tu īstenībā vēlies iet. Kas ir tas, ko bieži izlaiž cilvēki, ko nedara tad, kad viņi pieņem lēmumu? Tas paliek galvā, tas neaiziet ķermenī. Es aicinu regulēt tātad arī ķermeni, nevis tikai domas, piemēram, skaitot afirmācijas vai rakstot afirmācijas. Jā, tas ir palīdzoši, bet trenē to apzinātību un trenē drošības sajūtu sevī caur ķermeni. Un ko tas nozīmē? Ko tu vari izvēlēt, ko tu vari darīt? Tu vari katru dienu 5 līdz 10 minūtes vienkārši pabūt ar sevi un pēlpot dziļi, plaši, ņemot par atskaites punktu, ņemot to, ka tava izelpa ir garāka nekā ieelpa. Ja? Sajūti arī to balstu. Piemēram, es šobrīd sēžu, nevis, ka man ir jātur dzīve un man ir kaut kas jāpanāk ierakstot šo video. Ja? Es varu atslābt, jo man tur, man zeme tur ir balsts. Es varu atslābt, es varu mierīgi stāstīt, es varu stāstīt no sirds. Es zinu, kāpēc es šeit esmu, es zinu, kāpēc es ierakstu šo video, un es zinu, ka es tieku atbalstīta. Mans ķermenis tiek atbalstīts. Ja? Uzmanība pāriet uz to, ka tu arī tiec atbalstīts. Tā ir ļoti svarīga lieta tieši drošības sajūtas aktivizēšanai ķermenī. Ja? Paskaties, vai tavā ikdienā pavēro, vai nav uzrauti pleci, vai nav saspringts žoklis, vai nav vēders saspringts. Par tām pazīmēm es runāju arī iepriekšējā YouTube video. Ja? Vienkārši atlaid. Ja tad tev ir šitas, te mazgā kaut vai traukus, nezinu, cep kotletes, ja? Atlaist. Jo, ja ir tas saspringums šitais te vēl kādu laiku, tas saspringums bieži vēl aiziet gan vēderā, gan plecos, gan arī daudziem tas aiziet žoklī.
Ja, tas, ko tas dara, gan elpošana, gan atbalsta sajūtas sajušana, gan tas, ka tu atslābini ķermeni, iedod tavai nervu sistēmai, hei, es esmu drošībā. Ja, un tad, kad tu esi drošībā, tev jau pavarās pilnīgi cits iekšējais stāvoklis, paskatīties, kā tad tu vari dzīvot saskaņā ar šo lēmumu. Ja? Nākamā lieta, kam pievērst uzmanību, lai tava integrācija notiktu ķermenī, ir tas, kad apzināties to, ka smadzenes labāk integrēs mazas, konsekventas izmaiņas nekā kaut ko, nezinu, ļoti lielu. Ja? Tas, piemēram, ja tu saproti, ka tev vajag laiku sev, ka tas ir varbūt nevis katrs vakars, bet tas ir viens vakars nedēļā, ja? Un tā ir, pieņemsim, 1 stunda, un tā ir piekdiena, un tu sev palūdz, ka piekdienās tu 1 stundu velti sev, un tas būs daudz labāk nekā, kad tu tagad katru vakaru sev veltīsi to 1 stundu, jo tas atkal būs kaut kas tāds, kad, wow, kas te notiek, kad kaut kas liels, ja, kaut kas tāds, nu, tāds, tas nav droši, kā tas būs. Es pat atceros, ka es pateicu, ka man vajag piekdienas vakarus brīvus, un jā, katru nedēļu un bija tāds, un pirmā reize bija tāda vainas sajūta, ka likās, es taču varēju to, nē, nu kā te viņi tur bez manis iztiks, jā, tipiskā sieviete droši vien. Kā te tur būs, ja? Nav tā, ka tas varbūt arī ir tā viegli, tāpēc sāc ar to 1 reizi nedēļā, piemēram. Ja, ja tu līdz šim esi slēpusies, slēpies, baidījies atklāties, tas, ko es daudz redzu savos klientos, varbūt tā ir nedēļā viena patiesa sajūta, nu, saruna, ja, par to, kā tu jūties. Mm, bez kaut kādām gaidām tevi vai nu žēlot, vienkārši uzklausīt, pastāstīt, hei, es jūtos šādi. Ja, vai vienkārši patiesa, nu, jebkura patiesa saruna, vai es esmu izdarījis to, ja, vai es esmu tā. Noteikti tas būtu, varbūt tas ir par robežām, ja mēģinu izdomāt piemēru. Piemēram, ja tu visu laiku, ja visiem visu laiku saki jā, bet īstenībā ir kaut kādas lietas, ko tu sen jau gribi pateikt, nē, nu pasaki 1 reizi tajā nedēļā, nē. Ja? Nu, ka tev ir citi plāni. Ja? Vienu ieradumu, kas atbalsta tavu enerģiju, ievies katru vienu ieradumu. Ja tu gribi noskriet maratonu, ja? Būs traki, ja tu gribēsi uzreiz vienā reizē noskriet 21 km, nu, pusmaratonu. Sāc ar vienu, ja tev nekad nav bijušas fiziskās aktivitātes, sāc ar to, ka tu apsoli sev, ka tu katru dienu apiesi kaut kādu apli, pāris metrus. Un tad tu vari, protams, par 1% katru dienu palielināt, bet sāc ar to, ka tu to darīsi katru dienu. Un kas ir tavs minimums? Ja? Viens ieradums. Viens ieradums dienā. Tie mazie solīši, viņi ne tikai dod tām smadzenēm informāciju par to, ka tu vari mainīties, bet tas arī dod arī tev ticību sev. Un ticība, mīļie, kaut kas tāds, kas ir jāattīst, kas ir pilna laika darbs. Ja, pagājušajā gadā konferencē, kad es uzstājos par ticību sev, es atceros, viens no maniem slaidiem bija par to, ka ticība ir pilna laika darbs, un neviens cits to tavā vietā nedarīs. Un caur šīm konsekvencām, rīcībām, kur tu sev nepievilki, kur tu apēji ap to māju, kur tu katru dienu apēji to vienu augli vai vienu dārzeni, tu iemāci arī to, ka tu vari uzticēties sev. Ja tu nevari uzticēties sev, tad par ko mēs runājam, tad par kādām pārmaiņām ir runas. Ja, tāpēc vienmēr ar kaut ko maziņu sākam. Nākamā lieta, kā mēs varam to visu integrēt ķermenī, ja, piesaistīt ķermeni, ka tu runā tajā valodā, kas ir tajā, uz ko tu vēlies iet. Ja? Nevis es tā kā cenšos mainīties, ja? Vai es mēģinu mainīties, bet es esmu cilvēks, kurš izvēlas sevi. Starp citu, par cenšanos un mēģināt, mani nesen vienā reizē, kur es uzstājos, pie manis pienāca viens cilvēks, kas stāstīja, ka arī viņi ilgstoši strādā ar cilvēkiem, un kad vārdam censties un mēģināt nav vispār nekāda jēga.
Un es viņu ļoti labi sapratu, un es sapratu, ka šis ir arī mans parazīta vārds, un es daru visu iespējamo, lai viņu neizmantotu. Nav viegli, ja es arī klūpu tajā, jo būtībā tā ir atšķirās. Ļoti pajūti pati. Ja tu saki, es centīšos no rīta izskriet 1 kilometru. Vai arī es saku, es no rīta izskriešu 1 kilometru. Ja? Jautājums ir par to, vai nu tu dari, vai nu tu nedari. Ja? Un to tu vari pamēģināt. Redziet, kā man arī, es joprojām tur klūpu, to tu vari pārbaudīt. Tas, ka tu, es tev tagad pateikšu, mēģini apsēsties uz krēsla. Man tāpat izkaučoja, ja mēģini, un es tagad. Un tā kā prasu, un es sāku domāt tā, ja, tu arī vari man līdzi domāt, ko nozīmē mēģināt apsēsties uz krēsla, ja? Un es skatos, un es saprotu, tur ir kaut kāds āķis, un es tā kā vēl nesēžu, un viņi skatās man tā acīs, un saka, bet nu mēģini apsēsties uz tā krēsla. Es tādu, nu labi, es sēžu uz tā krēsla, un saka, ko tu apsēdies? Es tev prasīju tikai mēģināt. Un es visu sapratu. Un ko es pirmais, ko gribēju pateikt, es mēģināšu to atcerēties. Es tagad atcerēšos, ja šī ir tā identitātes valoda, ja ir grūti tikt arī no tiem parazītu vārdiem vaļā. Ja, es esmu cilvēks, nevis es cenšos mainīties, es centīšos izdarīt, ja es mēģināšu, es darīšu. Es būšu cilvēks, kas katru dienu izvēlēsies sevi. Es esmu cilvēks, kas dara. Ja? Es esmu cilvēks, kas nepieviļ sevi. Ja? Nevis es mēģinu nomierināties, ja? Bet es varbūt vēl nemāku, ja? Bet es mācos dzīvot caur mieru un stabilitāti. Valoda ļoti ietekmē uzvedību, vai ne? Ja es sev pateikšu, ka es rīt mēģināšu izskriet, es visticamāk neko nesakrāmēšu vakaram, un no rīta man būs 100 citi darbi, kas jāizdara, un man nebūs tam laika. Ja es pateikšu, es rīt skrienu, es jau būšu, pajūtat paši, ja, kā tas skan. Noteikti šajā procesā būs diskomforts. Ja? Būs diskomforts. Jebkurš sākums ir nērts, bet tāpēc neaizej tajā kļūdā, ka tev liekas, ka tas nav priekš tevis. Vienkārši tas ir neierasti un pieņem to kā daļu no ceļa. Ja tu šodien saprati, ka tu vairs negribi dzīvot šajā savā vecajā dzīves modelī, tad man ir kaut kas priekš tevis. Un tā ir 3 dienu praktiska meistarklase. Pietiek ar informāciju, iesim praksē. Praktiska meistarklase, kur sākās ceļš uz vieglumu. Un tu, starp citu, arī vari noskatīties vienu no manām epizodēm, kas tā arī saucās, kur sākās ceļš uz vieglumu. Un tā nav tikai iedvesma. Šajās meistarklasēs mēs iesim tādā dziļā pārējā no šīs dzīves, kas iepriekš iespējams ir bijusi balstīta uz izdzīvošanu, bet tu arī atradīsi, kas tad ir tas, uz ko tev ir jāiet, ja, un kur tu izvēlies sevi jebkuros apstākļos. Piemērotas šīs meistarklases būs tev, ja tu meklē iekšēju stabilitāti. Un meistarklases būs jau 11., 13. un 15. maijā. Tātad praktiskas. Tas nozīmē, ka tu jau meistarklašu laikā sajutīsi pārmaiņas. Tu redzēsi precīzi, kas tev jādara. Un šis ir tas, kas man visvairāk patīk tieši vadot šīs meistarklases. Pirms mēs beidzam, es vēl tevi aicināšu uz mirkli apstādināt savas domas. Savas domas labāk apstādināt, tad, kad tu lēni ieelpo un lēni izelpo. Varbūt vēl kādu lēnu ieelpu un lēnu izelpu. Un ļauj, lai atnāk pie tevis patiesās atbildes. Tu vari arī pierakstīt, tas būs vēl vērtīgāk. Un uzdot sev jautājumu. Ja man nebūtu jāpierāda sava vērtība caur grūtumu, kā tad es dzīvotu? Un pamani pirmo reakciju savā ķermenī. Tur bieži slēpjas patiesība. Vai tu saraujies, vai tu saspringsti, vai varbūt tev sirds paliek smagāka, vai domas liekas, tas vispār nav iespējams.
Ja tu nevari uzsākt jaunu dzīvi, iespējams, problēma nav motivācijā. Ja? Tava sistēma vienkārši nav iemācījusies to, ka šis vieglums ir drošs. Un tas ir tas, kas ir maināms. Ar lēmumu, ar atkārtojumu, ar jaunu attieksmi pret sevi, ar soli pa solim veidotu jaunu identitāti. Ja tu jūti, ka ir pienācis tavs laiks, links būs šeit pat aprakstā, pievienojies meistarklasei, tur jau tev sagaida nenormāli vērtīgi bonusi, tāpēc pievienojies jau šodien, jo dzīvei nav jābūt smagai, lai tā būtu vērtīga. Tā var būt arī daudz vieglāka. Jautājums, vai tu to esi gatavs, gatava pārliecināties pats? Ja tev šī epizode noderēja, noteikti ierakst komentārā, kas ir tas, kas tev noderēja, ieliec īkšķīti un pārsūti, ja tu zini, ka kādam šis saturs noderētu. Un uz tikšanos pavisam drīz jau jaunā epizodē.